Piedzimusi Amerikas varenākajā dinastijā, Kornelija Vanderbilta bija viena no pasaules bagātākajām sievietēm, un no viņas tika sagaidīts noteikts dzīvesveids. Kādu laiku viņa tā arī dzīvoja, bet tad, 30. gados, pārcēlās uz Eiropu, izšķīrās no vīra, nokrāsoja matus rozā krāsā un pārtapa par jaunu personību ar jaunu vārdu. Šādas rīcības šokēja Amerikas augstāko sabiedrību, tāpēc kāpēc viņa tā darīja un kas ar viņu notika? Kornelija Stjuvesanta Vanderbilt piedzima Biltmoras muižā Ziemeļkarolīnā 1900. gada 22. augustā. Gandrīz visu viņas dzīvi noteica viņas ģimenes izcelsme. Viņas tēvs bija dišciltīgi nosauktais Džordžs Vašingtons Vanderbilts II. Pretēji tam, ko varētu domāt pēc viņa vārda, viņš nebija pirmajā ASV prezidenta pēctecis. Džordžs patiesībā bija Viljama Henrija Vanderbilta dēls. Viljams Henrijs bija Kornelija Vanderbilta dēls, kuru 19. gadsimta Amerikā pazina arī kā komodoru. Kornelijs savas garās dzīves laikā bija sakrājis milzīgu bagātību, pirms viņa nāves 1877. gadā. Vispirms viņš bija ieguvis monopolu kuģniecībā 3 štatu apgabalā un gar ASV austrumu krastu tvaikoņu uzplaukuma laikā no 1830 līdz 1850 gadiem, un pēc tam viņš bija dažādojis savus ieguldījumus, iesaistoties dzelzceļa nozarē. Kornelija nekad nebija pazinusi ne savu vecvectēvu, ne vectēvu. Viljams Henrijs bija miris 1885. gadā, atstājot aiz sevis milzīgu bagātību – $200 miljonus, kas mūsdienās būtu desmitiem miljardu. Lai gan lielākā daļa viņa īpašuma nonāca pie 2 Kornelijas vecākajiem onkuļiem, viņas tēvs pats mantoja dažus miljonus, un gadu gaitā ieguva vēl vairāk naudas, kad radinieki aizgāja mūžībā un uzticības fondi kļuva pieejami. Tādējādi Kornelija piedzima ārkārtīgi bagātā ģimenē, un vēlāk dzīvē viņa varēja dzīvot kā vien vēlas. Viņas māte bija Īdita Stjuvesanta Gerija, kura nāca no ievērojamas austrumkrasta politiskās ģimenes. Viņa apprecējās ar Kornelijas tēvu 1898. gadā. Kornelija bija viņa vienīgais bērns, kas nozīmēja, ka nākotnē viņa mantos visu viņa bagātību, kā arī milzīgo māju un īpašumu, ko Džordžs bija uzcēlis Biltmorā. Pirms mēs sīkāk aplūkojam Kornelijas ekscentrisko dzīvi, atgriezīsimies un apskatīsim pašu Biltmoras īpašumu. Kornelijas tēvs šo māju bija uzcēlis vēl pirms apprecējās ar Edīti. Viņu uz lauku Ziemeļkarolīnu bija piesaistījusi viņa māte. Pēc tam, kad viņas vīrs Viljams Henrijs nomira 1885. gadā, viņa sāka vairāk laika pavadīt prom no Ņujorkas, un Ziemeļkarolīna tajā laikā bija populāra vieta ņujorkiešiem, kuri vēlējās izbēgt no Manhetanas kņadas. Džordžam patika Ziemeļkarolīna, un kad viņam bija ap 25 gadiem, viņš nolēma šeit iegādāties lielu īpašumu, lai uz tā uzceltu savu māju. Viņš arī vēlējās līdzināties saviem brāļiem, kuri bija uzcēluši lielas mājas Ņujorkā un Rodailendā. Darbs pie Biltmoras īpašuma sākās 1880 gadu beigās, pēc tam, kad Džordžs bija iegādājies 125,000 akru zemes. To projektēja ievērojamais 19. gadsimta arhitekts Richards Morris Hunts, un apmēram 1000 strādnieku tika nodarbināti tā būvniecības laikā, ēku ceļot franču renesanses pils stilā. Tās arhitektūra iedvesmojās no vairākiem Loāras ielais franču renesanses pilīm, īpaši no Blois pils, vēsturiskas pils centrālajā Francijā, kas kādreiz kalpoja par Blois grāfu un vairāku Francijas karaļu rezidenci. Māja bija 4 stāvus augsta ar pagrabu un apakšpagrabu. Biltmorās namā bija aptuveni 250 telpu, tostarp 35 guļamistabas, vairāk nekā 40 vannas istabas, personāla telpas 10 darbinieku, banketu zāle, mūzikas istaba, bibliotēka ar 10 000 grāmatu, milzīgas virtuves un veļas mazgātavas, biljarda istaba biljarda spēlēšanai un pat peldbaseins, kas 1890. gados bija neparasta iezīme. Tas tika pabeigts 1895. gadā un nosaukts par godu De Biltai, pilsētai Nīderlandē, no kuras sākotnēji nāca Vanderbilti. Šajā milzīgajā namā Kornelija uzauga kā vienīgais bērns, un tiklīdz viņa izgāja pa tā durvīm, viņa varēja klīst jūdzēm tālu, nekad nepametot plašo muižu. Toreiz un tagad tas bija un ir lielākais privāti īpašumā esošais nams Amerikas Savienotajās valstīs. Neskatoties uz visu tā greznību, tā bija savāda vieta bērnam, kur augt. Bez brāļiem un māsām, ar maz vienaudžiem un ikdiena, ko veidoja pastāvīga uzmanīga pieaugušo un mājas personāla klātbūtne, tāda audzināšana neizbēgami atstāja savas pēdas.
Un savus pēdas tā patiešām atstāja, jo Kornēlija vēlākajos gados kļuva visai ekscentriska un pameta savu bērnības savrupmāju, kā mēs drīz redzēsim. Kornēlija uzauga Biltmoras muižā un savos agrīnajos gados tur tika privāti apmācīta. Viņa bija vienīgais bērns, taču viņu vienmēr ieskāva personāls un viesi, bet vasarā un svētku laikā muižu apmeklēja arī citi lielās Vanderbiltu dinastijas locekļi. Pusaudzes gados viņa sāka apmeklēt Madeiras skolu. Tā bija elitāra, privāta sagatavošanas un internāta skola meitenē Virģīnijā, kas tika dibināta dažus gadus iepriekš. Tur viņa ieguva plašāku pieredzi kopā ar savu vecuma meitenēm, lai gan jau tajā laikā Kornēlija bija pazīstama kā nedaudz ekscentriska. Kornēlijai un viņas vecākiem 1912. gadā bija bīstama situācija. Viņi atpūtās Anglijā un bija ieplānojuši doties mājās ar Titaniku, kuģi, kas tika uzskatīts par nenogremdējumu, bet nogrima savā pirmajā reisā uz Ņujorku. Tā vietā Kornēlijas tēvs nolēma iegādāties biļetes uz citu kuģi un doties mājās nedēļu agrāk. Iespējams, viņš to izdarīja, jo bija paredzēts ogļraču streiks, kura dēļ pastāvēja bažas, ka Titaniks un citi transatlantiskie tvaikoņi varētu palikt ostā uz vairākām nedēļām. Ja viņš nebūtu mainījis viņu plānus, Kornēlija un viņas vecāki varēja kļūt par 3 no slavenākās jūras katastrofas upuriem vēsturē. Džordžs Vašingtons Vanderbilts II gan ilgi nepārdzīvoja Titanika upurus. Kornēlijas tēvs nomira 1914. gada martā, 51 gada vecumā, komplikāciju dēļ pēc operācijas, kuras laikā tika izņemts viņa piedēklis un kas izraisīja asins recekli plaušā. Džordžs atstāja sevis $50 miljonu lielu mantojumu, ieskaitot Biltmoru. Lielākā daļa no tā sākotnēji tika nodota Edītei, kura 1920. gados apprecējās otrais un pārcēlās prom no Biltmoras. Kornēlija savos pusauģu gados saņēma noteiktu naudas summu, bet no 1921. gada viņai bija paredzēts sākt saņemt $2 miljonus gadā, kā arī iegūt īpašumā Biltmoru. Tādējādi, līdz 1920. gadu sākumam, Kornēlija bija gatava pievienoties pasaules bagātāko sieviešu rindām, viņas bagātībai pieaugot līdz līmenim, ar kuru varēja sacensties tikai ratais viņas laika biedrs, gan vīrietis, gan sieviete. Kornēlija apmeklēja Ziemeļkarolīnas universitāti apmēram gadu pēc mācībām Madeiras skolā, lai gan viņa tur nekad neieguva grādu. 1920. gadu sākumā viņa iepazinās un pēc tam apprecējās ar savu pirmo vīru, kurš bija par 10 gadiem vecāks par viņu. Džons Francis Amherst Cecils bija cēlies no vienas no Anglijas visaugstāk vērtētajām politiskajām un aristokrātiskajām ģimenēm. Viņš strādāja par pirmo sekretāru Lielbritānijas vēstniecībā Vašingtonā 1920. gadu vidū, un tieši tāpēc viņš iepazinās un apprecējās ar Kornēliju 1924. gada aprīlī. Viņu kāzas notika Biltmorā un bija grandiozs pasākums ar tūkstošiem viesu un personāla klātbūtnē. Tajā laikā Kornēlija bija 23 gadus veca, bet Džons 33. Gadu un nedaudz vēlāk, kad Kornēlijai palika 25 gadi, viņa saņēma visu savu mantojumu no tēva. Tas bija $5 miljoni, kas mūsdienu naudā būtu gandrīz $100 miljoni. Līdz šim brīdim Kornēlijas dzīve bija tieši tāda, kādu varēja sagaidīt no bagātas mantinieces. Viņa ieguva augsta līmeņa izglītību, lai gan nesaņēma grādu. Apprecējās ar bagātu vīrieti no savas sociālās klases, iesaistījās dažādās labdarības aktivitātēs un drīz kļuva par muižas kundzi Biltmorā. Pēc tam viņa kopā ar savu vīru sagaidīja 2 dēlus, Džordžu un Viljamu, kuri piedzima 1925. un 1928. gadā. Pāris baudīja ērtu dzīvi Biltmorā, taču 1930. gadā, Lielās depresijas laikā, viņi atvēra daļu mājas sabiedrībai, lai gūtu papildus ienākumus. Tas bija nebijis solis, kas palīdzēja nodrošināt Amerikas lielākās mājas nākotni, un vēlāk tā tika atzīta par nacionālas nozīmes vēsturisku pieminekli. Tomēr, bērniem pieaugot, Kornēlijas ekscentriskā uzvedība kļuva vēl izteiktāka. 1932. gadā, kad viņas dēliem bija attiecīgi 7 un 4 gadi, Kornēlija nolēma, ka dzīve Biltmorā ir garlaicīga un vairs viņu neapmierina. Tāpēc viņa pēkšņi devās uz Ņujorku un sāka apmeklēt mākslas skolu tur. Tas tajā laikā bija ļoti neparasts solis. Viena no teorijām ir tāda, ka Kornēlija varētu būt nolēmusi pamest Biltmoru, jo turienes dzīve viņu smacēja. 1920. gadu sākumā viņa pati kādu laiku pārvaldīja muižu, bet pēc laulībām viņas vīrs pārni Biltmoras pārvaldību, un tas atstāja viņu bezdarbībā dienas laikā. Kornēlija negribēja būt rāma mājsaimniece, kaut arī turīga,
un viņa nolēma izveidot savu neatkarīgu dzīvi Ņujorkā. Tomēr Kornēlija ilgi nepalika Ņujorkā. Pāris mēnešus pēc ierašanās tur viņa devās uz Eiropu un apmetās Parīzē. Viņa nekad vairs neatgriezās Amerikas Savienotajās valstīs, pat ne lai apmeklētu savas mātes bēres pēc viņas nāves. 1958. gadā Kornēlija arī nolēma, ka viņai pietiek ar savu vīru. Viņa izšķīrās no Cecila 1934. gadā, neilgi pēc ierašanās Eiropā. Dīvainā kārtā viņš tomēr palika Biltmorā un pārvaldīja muižu pat pēc šķiršanās no Kornēlijas. Vēl mulsinošāka bija viņas vārda Nilča pieņemšana un matu iekrāsošana rozā krāsā. Tas atspoguļoja viņas pieaugošo ticību numeroloģijas un mistikas spēkam, un gan matu krāsa, gan vārds bija viņas it kā esošās krāsu auras atspoguļojums. Vēlāk viņa iekrāsoja matus zilā krāsā, un viņas apģērba izvēle bieži bija spiltās krāsās, atkarībā no viņas auras un gada laika. Tikmēr viņas bērni tika izlietoti Lielbritānijā un Šveicē, kas nozīmēja, ka Kornēlija viņas regulāri satika Eiropā. Brīvdienās viņa atgriezās Biltmorā, lai būtu kopā ar savu tēvu, tāpēc viņa dzīvoja apus Atlantijas okeānam. Abi viņi Otrā pasaules kara laikā dienēja Lielbritānijas karaliskajā jūras flotē, kas bija Kornēlijas ceļotkāras netiešu sekas. Kornēlija kļuva pazīstama ar sarežģītu mīlestību Eiropā. Parīzē viņa uzsāka attiecības ar Šveices mākslinieku Guy Bēru. Vēlāk, kad sākās Otrais pasaules karš, viņa pārcēlās pāri Lamanša šaurumam un padarīja Lielbritāniju par savām otrajām mājām. Viņas abi dēli tikko izdzīvoja konfliktā. 1943. gadā viņi tika nosūtīti no neitrālās Šveices caur Vichy Franciju un neitrālo Spāniju uz Portugāli. Tādā veidā viņi varēja iekāpt lidmašīnā Lisabonā un doties uz Angliju, lai tur būtu kopā ar savu māti. Tomēr viņu vietu šajā lidojumā negaidīti ieņēma aktieris Leslijs Hovards, kurš bija slavens ar savu lomu filmā Vējiem līdzi. Tieši šo lidmašīnu vēlāk nacisti notrieca Biskajas līcī, nogalinot visus, kas atradās uz klāja. Džordžs un Viljams tā vietā devās ar citu lidmašīnu un droši sasniedza Angliju. Pārsteidzošs likteņa pavērsiens, kas atgādināja Kornēlijas paša sastapšanos ar nelaimi, kad viņa 1912. gadā gandrīz iekāpa Titānikā. Vēlreiz katastrofa bija pagājusi viņas ģimenei garām tikai par mata tiesu. Pēc kara viņa 1949. gadā apprecējās ar kapteini Vivianu Francisu Balkliju Džonsonu. Viņš bija apbalvots kara varonis par savu dienestu Pirmajā pasaules karā, kurš vēlāk izveidoja veiksmīgu karjeru banku sektorā Londonā. Kornēlijas otrās kāzas nevarēja būt atšķirīgāks no pirmajām. Viņa un Vivians apprecējās dzimtsarakstu birojā Kensingtonā, Londonā. Otrās laulības laikā viņa nolēma lietot vārdu Marija. Kāpēc tas tā bija, nav pilnībā skaidrs, lai gan daži ir minējuši, ka tas bija, lai viņas dzīve būtu pēc iespējas privātāka. Šī laulība šķita laimīgāka nekā viņas pirmā. Vismaz Kornēlija Nilča Marija nenogarlaikojās un neaizbēga uz citu kontinentu. Tā vietā viņa palika Viviāna pusē. Abi palika precējušies līdz viņa nāvei 1968. gadā, kas iezīmēja garāko un mierīgāko nodaļu viņas ievērojami neparastajā dzīvē. Kornēlija un Vivians dzīvoja starp lielu māju Londonā un muižu, ko viņa bija iegādājusies Kotvoldas reģionā Oksfordšīrā, ko sauca par kalnu. Viņiem šeit bija nedaudz ekscentriski kolekcionēšanas paradumi, taču tādi, kurus varēja atļauties tikai Kornēlijas milzīgā bagātība. Piemēram, māju rotāja arvien pieaugoša vēsturisku ķīniešu vāžu kolekcijā. Vēlāk šīs vāzes tika ziedotas Viktorijas un Alberta muzejam Londonā. Pēc vīra nāves 1968. gadā Kornēlija sāka vairāk interesēties par jauno mākslas terapijas koncepciju. Viņa sadraudzējās ar šīs jaunās terapijas formas galveno aizstāvi Edvardu Adamsonu. Tieši vakariņa laikā ar viņu kādā vakarā Londonā viņa iepazinās ar Viljamu Gotseru. Toreiz viņš bija viņa viesmīlis un bija 26 gadus jaunāks par Kornēliju. 1972. gadā viņa apprecējās ar viņu, kad viņai bija 72 gadi, bet viņam 46. Viņa apmetās uz mierīgu dzīvi kopā viņas mājās The Mount. Šī trešā laulība bija viņas pēdējā. Kornēlija nomira 3 ar nedaudz gadiem vēlāk, 1978. gada 7. februārī, 75 gadu vecumā. Liela daļa viņas plašās Vanderbiltu ģimenes tika apglabāta ģimenes kapenēs Statenas salā, Amerikā. Taču Kornēlija atkal lauza tradīciju. Pēc nāves Oksfordšīrā viņa tika kremēta, un viņas pelni tika apglabāti baznīcā netālu no viņas mājām.
Pēc daudziem gadiem, pēc viņas daudz jaunākā vīra, Viljama Gotsera nāves 1984. gadā, viņas mirstīgās atliekas tika apvienotas ar viņa, novietotas uz viņa zārka un kopā apglabātas Orknijā, Skotijā. Viņa lielākoties bija atteikusies no savām saistībām ar Vanderbiltu ģimeni un izvēlējusies dzīvot privāti savas dzīves otrajā pusē, un tas bija piemērots noslēgums. Kāpēc viņa izvēlējās dzīvot šādi, joprojām ir noslēpums, līdz pat šai dienai. Viņas laulība ar Cecilu, kurš nomira 1954. gadā un tika apbedīts vietējā kapsētā netālu no Biltmoras, acīm redzami nebija laimīga, un viņai bija pietiekami daudz naudas, lai pilnībā sarautu saites ar sabiedrības normām un dotos savu ceļu. Kornēlija dzīvoja savādu dzīvi, un ir likumsakarīgi, ka pēdējos gados par viņu ir parādījies dīvains stāsts. Ticiet vai nē, bet daļa no viņas kāzu kūkas joprojām ir izstādīta Biltmoras muižā līdz pat šai dienai. Tagad jūs varētu jautāt, kā gan kūkas gabals varēja izdzīvot veselu gadsimtu, un tas būtu saprātīgs jautājums. Atbilde ir tāda, ka Kornēlijas kāzu kūka, kad viņa 1924. gadā apprecējās ar Cecilu, bija augļu kūka. Tajās ir arī krietna deva alkohola, piemēram viskijs, kas ar laiku saglabā kūku svaigu. Patiesībā vidējā augļu kūka tiek cepta vairākas nedēļas pirms to paredzēts ēst. Gabaliņš kūkas tika ielikts kārbā, kas tika aizmirsta un atstāta bagāžniekā. To atrada 2010. gadu vidū, un tas izskatījās pēc siera, taču tas nebija siers, un atšķirībā no lielākās daļas pārtikas, tas nebija sadalījies gandrīz 90 gadu laikā. Izmeklēšana atklāja, ka tas bija gabaliņš kāzu kūkas, un šodien tas ir izstādīts Biltmorā, kas ir piemērots apliecinājums ekscentriskas sievietes dzīvei. Kā jau minēts, Kornēlijas pirmais vīrs nomira 1954. gadā, un pēc viņa nāves Kornēlijas dēli pārnojama Biltmoras muižas pārvaldību. Džordžs un Viljams tad sāka darbināt rezidenci kā vēsturisku mājas muzeju un strādāja, lai stabilizētu un attīstītu uzņēmumu par ienesīgu, pašpietiekamu uzņēmumu. Visbeidzot, 1963. gadā muiža tika atzīta par nacionālo vēsturisko pieminekli. Caur Džordžu un Viljamu Kornēlijai bija 8 mazbērni, un šodien vairāk viņas pēcteči ir iesaistīti muižas pārvaldībā, kas joprojām ir nozīmīgs turisma objekts Ziemeļkarolīnā, ar aptuveni 1,4 miljoniem apmeklētāju gadā. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Kornēliju Vanderbiltu. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ļaujiet man zināt, ko jūs domājat par viņas dzīvi, komentāros zemāk, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī tos rakstiet komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video tik līdz tos augšu pielādēju. Jebkurā gadījumā tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā aizmirstās dzīves sērijā. Paldies!